Labdien, godātie Sievienka servises klienti! Gribu jūs informēt, ka Sievienka servises komanda ir nopietni strādājusi, lai visas katru mājas būtu gatavs jaunajai apkurses sezonai. Mēs esam veikuši nepieciešamos remontdarbus, nomainījuši nepieciešamās rezerves daļas, veikuši visas nepieciešamās pārbaudes. Jau procesā ir šķeldes piegādes, kuru kopumā konkursā piedaloties daudziem piegādātājiem, mēs arī spēsim nodrošināt klientiem labāko iespējamo cenu. Jau nākamnedēļ Tārgales katlumājā ir gaidāms CFLA audits, kas nozīmē, ka tiks pārbaudīts, vai Eiropas Savienības projekts ir īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam. Savukārt Piltenes katlumājā visi darbi rit pēc plāna. Informēju arī, ka tās mājas, kuras Piltenē apsaimnieko Sievienka servis, tur visur līdz apkurses sezonai būs pabeigta siltumpunktu montāža, kas nodrošinās iedzīvotājiem iespēju izvēlēties temperatūras apjomu, kāds tiek padots uz viņu māju. Iesim apskatīties, kā šobrīd darbi notiek Maija ielā 14 puiši riktīgi šancē. Kas tur tajā siltumpunktā ir redzams? Kas tur ir redzams? Jā. Automātika jau nav pielikt, tas, kas arī ir sūk un pretklāt, nu jau būs uzlikt, jau nav. Manometri, termometri, dēvējums, vādiņi. Te vēl viss ir sācies, viss process. Gadījumā, ja mani klausās kāds no iedzīvotājiem, kur māju apsaimnieko cits pārvaldnieks, lūdzu noskaidrojiet, vai ar siltumpunktu jūsu mājā viss būs kārtībā. Un ja jūs vēlaties būt pirmais, kurš uzzina par mūsu jaunumiem, noteikti piesakojiet mūsu Facebook lapē. Atā!